Esiet sveicināti kanāla Liepājas sporta laukums. Turpinām sarunu ciklu par bērnu sportu mūsu pilsētā. Un šodien uz sarunu esmu aicinājis sporta žurnālistu un arī RR labdarības fonda dibinātāju Raimondu Rudzātu. Sveiks, Raimond! Sveiki! Tas sarunas galvenā tēma, galvenais jautājums, kāpēc es pie jums vērsas, ir, kā Liepājas bērnu sports izskatās no malas, šajā gadījumā no Rīgas, ja? Bet kad mēs ar jums sākam runāt par to, jūs teicat, ka pēc būtības nav jau tā kā no malas, jo RR fonds arī aktīvi darbojas Liepājā, tā kā tas skats ir arī no iekšienes, tad es parafrazēšu to jautājumu, jā, kā jūsu acīs vispār izskatās bērnu sports Liepājā? Jā, sākumā laikam jāieskicē, kas ir tas, ko mēs darām Liepājā, mūsu fonds, un mēs sniedzam atbalstu 11, tagad nepateikšu no galvas, cik precīzi sportistiem basketbolā, judo, brīvajā cīņā, vieglatlētikā, galda tenisā, peldēšanā, sporta vingrošanā un iespējams kaut ko nenosauc. Virknē sporta veidu, kur mēs jauniešiem tātad sedzam ikmēneša maksājumus sporta skolā, kas būtu vecāku līdzfinansējums, to sedzam mēs. Mēs arī palīdzam, nevis palīdzam, bet sedzam rēķinus par nometnēm un rēķinus par sacensībām un arī bieži vien par apģērbu un inventāru. Un galda tenisa gadījumā ir arī pēdināšana un cīņas sporta gadījumā ir arī pa dzīvošanu dienestu viesnīcā. Jaunietim sedzam rēķins katru mēnesi. Tā kā, tas ir tas lauks, kurā mēs darbojamies. Tad attiecīgi mums sanāk sadarbība ar Liepājas komplekso sporta skolu un Liepājas sporta spēļu skolu ar šīm divām iestādēm un tās vadību. Un arī ar treneriem, ar ne visiem, bet ar daļu sanāk diezgan intensīva komunikācija. Ne intensīva, bet regulāra komunikācija par kaut kādām jauniešu vajadzībām un plāniem. Un tādā garā. Tā kā kopumā man tas iespējas par tieši to menedžmentu līmeni ļoti pozitīvs. Liepājas sporta cilvēki ir iniciatīvas bagāti un gatavi darīt arī lietas, kas nav viņi tiešajos darba pienākumos, lai dzītu uz priekšu to kopējo vezumu un to jauniešu attīstību sekmētu tieši sporta lauciņā. Tas, kas no tāda salīdzinājuma, tā kā mēs esam 8 vietās Latvijā, kaut ko darām 12 dažādos sporta veidos, Liepājā ir dārgi. Te ir dārgāk sportot bērniem kā citur, un tik dārgi, kā ir sportot Liepājā, mūsu praksē īsti nav nekur. Jā, mēs esam tātad, mēs neko īsti sevišķi daudz nedaram Rīgā, bet mums vēl ir Siguldas novads, Valmieras novads, Tukuma novads, Saldus novads, Cēsu novads, Madonas un tādā garā. Un tad, Liepāja mums ir visdārgākā pozīcija, mums ir visvairāk jauniešu, ko mēs atbalstam, bet no tāda pieejamības viedokļa Liepājā tas sports uz tām teritorijām, ko es nosaucu, ir visnepieejamākais bērniem un jauniešiem. Tā būtu lieta, par ko būtu jādomā, par ko es arī esmu vērsis uzmanību tajās reizēs, ka man ir bijusi iespēja runāt tur ar deputātu Salvi Rogu, kurš tur aktīvi laikam mēģina kaut ko sportā interesēties un darīt, vai ir vēl kaut kādas tikšanās bijušas arī ar sporta skolas vadību un sporta pārvaldu. Vienreiz atceros tikos ar Aivis Tīns, viņš laikam bija tas cilvēks, kas vada. Esmu vērsis arī uzmanību šīm lietām, bet realitātē tie rēķini paliek lielāki, nevis mazāki pa gadiem. Mēs runājam tieši par mēneša dalības maksu vai par kādām citām lietām, kas ir dārgākas? Par visu, gan par mēneša dalības maksu. Tur varētu salīdzināt arī ar to pašu Siguldas sporta skolu. Bet, kas attiecas uz nometnēm, tur jūs Liepājnieki esat absolūtie Latvijas čempioni, kas dārdzības ziņā, kas attiecas uz... Es runāju tieši par pašvaldības sporta skolām, es nerunāju privātiem klubiem, kur varētu būt, es zinu, ka ir vēl dārgāk atsevišķos sporta veidos kā hokejs un tas pats futbols. Futbolā vispār, ja mēs ar Liepājas pašvaldības sporta skolu, futbola skolu gribējām iedibināt sadarbību, jo sociālais dienests tā kā signalizēja Liepājas, ka ir ļoti daudz jauniešu, kam tas būtu aktuāli. Futbola skolas direktors man atsūtīja vienu jauniešu izmaksu tāmi gadā, kas bija 3100 eiro gadā. Sūtīt bērnu pašvaldības futbola skolā
3100 eiro gadā, tad te komentāri lieki. Manā skatījumā tas principā ir skandāls. Jā, es arī to tām esmu parādījis un aizsūtījis gan tam pašam deputātam Rogam, gan vēl arī citiem sporta cilvēkiem Liepājā. Viņi jau cirkulē jau vairāk kā gadu kaut kur apriņķos. Tās izmaksas sastādīt tas, ka ir ļoti daudz tie ārzemju braucieni jauniem futbolistiem. Tur pa katru tas līdzmaksājums vecāku, tur vairāk simti un tur nometnes. Un tas viss sastādīja tādu fantastisku summu, kur vēl būtu jādomā, vai futbola skolā Meta, piemēram, tas process nav lētāks nekā Liepājas pašvaldības futbola skolā. Tās izmaksas, es domāju, ka ir Liepājas bērnu sporta galvenais klupšanas akmenis šobrīd. Nevelti mēs visvairāk tērējam Liepājā naudu un citās pašvaldībās. Tur mēneša maksas, piemēram, ir 6 eiro mēnesī sporta skolā vai pa 20 eiro mēnesī. Kaut kur vispār ir pa brīvu, bet tas ir vairāk tādās mazākās pašvaldībās vai mazākos nostūros, kur pašvaldība saprot, ka, ja tur, piemēram, Jaunpilī mums jauniešiem nav ikmēneša maksas basketbolā, it kā pašvaldība Tukuma novads saprot, ka Jaunpilī nevajadzētu uzlikt maksu, jo tad tie Jaunpils bērni vispār nesportos. Plus tie vietējie aktīvisti no Jaunpils dara visu iespējamo, lai noturētu to fronti. Viņi ir nenormāli cīnītāji. Tiešām tāds spītīgi un sīksti cilvēki tur ir pie bērnu sporta. To var baigi just. Un tad Liepājā vēl, kas ir man tā no malas jūtams, ka tā cīņa un aizstāvība tieši no bērnu sporta puses droši vien, ka izpaliek. Viņa kaut kur saskarās ar politisko pretstību, un tad ir tie divi ceļi. Tu vari ieslēgt ļoti spītīgu režīmu un iet sisties par savu taisnību, vai tu vari piekāpties, noplātīt rokas un pateikt, es jau rosināju, bet deputāti lēma citādāk. Tas man liekas, ka kaut kādā ziņā varbūt arī pietrūkst šitā fanātisma. Jums kā lielai pilsētai priekš Latvijas standartiem pietrūkst tā fanātisma cīņā par savu jauno sportistu interesēm, ar ko mēs ļoti spilgti saskaramies tur Madonas novadā, kur ir šis fanātisms. Tāpat Jaunpils, ko es minēju, ir milzīgas atšķirības tam, kā cilvēki pieiet bērnu sporta attīstībai un cik bezkaislīgi un principiāli viņi gatavi mēģināt savu ideju sasniegt. Un mazākās vietās mūsu fonda pieredze rāda, ka šīs intereses tiek aizstāvētas sekmīgāk. Un ar ļoti radikāliem piemēriem un izdarībām nekā tādā lielā valstspilsētā, kā ir Liepāja. Tas vēl būtu tāds, par ko ir vērts padomāt, manuprāt. Tad es pareizi saprotu, ka šeit mēs varam runāt par to, ka reizēm tā birokrātija traucē kaut kādas iniciatīvas iztenot. Birokrātija absolūti netraucē, traucē gribēšanu. Es neredzu birokrātijai jebkādu lomu tajā, ko tu dari vai tu nedari bērnu sportā. Es atceros, kad mēs sākām RR fondu, mēs sākām Siguldā, jo mēs visi dibinātāji esam no Siguldas, siguldieši. Un pagāja gan kaut kāds mēnesis, pusotrs, kamēr mēs pašvaldība izdomāja juridisko formātu, kā tad mēs tur slēdzam līgumus, ka mēs pārņemam jauniešu vecāku līdzmaksājumus, kā tad tiek slēgts līgums, un tad tur to trīspusējo formātu izdomāja, ka slēdz līgumu sporta skola, mēs kā fonds un tas vecāks, paraksts, no kā mēs pārņemam tās finansiālās saistības. Izdomāja. Protams, ka sākumā teica, ka tādu jau nevar izdomāt, vai ka tāds nestrādās, bet izdomājām, un pēc tam jau mēs jau arī Liepājā esam noslēguši, manuprāt, Liepājā mums pat 4-pusējie līgumi ir noslēgti. Tā kā birokrātija nav absolūti nekāds šķērslis. Šķērslis ir gribēšana. Kā vai tu gribi izsist lielāku finansējumu tai pašai Liepājas futbola skolai, lai viņa būtu pieejama arī jauniešiem, kas nevar 3100 eiro gadā atvēlēt futbolam pasvītrošu pašvaldības sporta skolā. Vai tu negribi to izdarīt, vai tu vienkārši imitē, ka tu kaut ko dari, cīnies un tad noplāt rokas. Bet deputāti, tie jau redz nesaprata, viņi jau lēma savādāk. Mēs tagad redzam arī Latvijas sportā kopumā ir arvien vairāk aktīvistu dažādos Latvijas nostūros, kas izmanto dažādas arī demokrātijas rīkus, lai uzspiestu uz lēmumu pieņēmējiem sev vēlamu
procesa virzību. Mēs redzam, Mana balss platformā pēkšņi tiek vākti paraksti par dažādām iniciatīvām jauniešu sportā, kuras tad pēc tam deputātiem ir jāskata. Ja? Mēs redzam ļoti daudz tieši no privāto klubu segmenta un no sportojošo bērnu vecāku segmenta iniciatīvas un aktivitātes. Ja? Un kaut vai manā Siguldas mīļajā pašvaldībā vecāki vāc parakstus stadiona rekonstrukcijai. Ļoti ātri savāc, tur vairāk kā 400. Ja? Cik es saprotu, beidzot arī tas stadions tagad, septembrī jau varētu būt, ka būs. Ja? Vismaz tagad pavasarī ir plānots sākt darbus. Ir jāizdara spiediens, un to spiedienu tomēr neorganizē parasti vecāki. To spiedienu organizē tie sporta dzīves aktīvisti. Protams, tie, kas ir pašvaldības darbinieki, viņiem ir objektīvi kaut kā grūtāk saņemties pret savu darbu devēju, iet tā publiski cīnīties. Bet minētais Siguldas piemērs, tur sporta skolas treneri vienkārši. Viņai bija vienalga, kad Siguldas pašvaldība bija viņas darba devējs, viņa redzēja netaisnību, viņa redzēja sasniedzamo mērķi, viņa gāja un sitās un panāca savu. To var izdarīt. Beig galā jau daudzām lietām dzīvē svarīgi ir tāda komponenta kā drosme. Mēs, ja to bišķi uz Latvijas sporta vidi reflektējam, mēs redzējām paralimpiskā spēļu situāciju, olimpisko spēļu situāciju. Nav tā, ka Latvijas sporta vide būtu lutināta ar drosmi. Mums viņas tā kā dikti pietrūkst. Nav tādas sajūtas, ka varbūt cilvēkus šeit uz vietas viss vairāk vai mazāk apmierina, ja, jo, ja jau vecāki maksā, tad it kā jau viss ir kārtībā. Es vairāk domāju, ka tos sporta skolu cilvēkus apmierina, kā tāda situācija ir, jo nauda jau ienāk un kā ir, tā ir. Nē, tie sporta skolu cilvēki, ko es jau minēju, ko mēs strādājam, viņi jau cīnās. Tādā ziņā, labi, viņi neraksta droši vien petīcijas un neiet piketēt pie Liepājas domas, bet tas, ka viņi cīnās par jauniešiem un tieši par šiem riska grupas jauniešiem, kuriem mēs sniedzam finansiālu atbalstu, tas tā ir. Un tur es nevaru neko pārmest Liepājas tiem jaunatnes sporta, abu sporta skola, ko mēs strādājam, tur vadības cilvēkiem un treneriem, ka viņi tā vienkārši noskatītos un viņiem būtu vienalga, kas notiek jauniešiem, tā noteikti nav. Viņi ir ar iniciatīvu, viņi paši bieži komunicē ar mani un stāsta par situācijām, kādas ir un kā mēs tās varam risināt. Tā kā tādā ziņā vienalga viņiem nav noteikti, vai viņi māk pašvaldības gaiteņos panākt kaut kādu strauju progresu. Droši vien, ka nē, vismaz es to nejūtu. Varbūt tas kaut kā nemanām notiek, bet arī tādā uzņēmības līmenī, protams, kad parakstus, man liekas, ka viņi nevāc par kaut kādām lietām, ko viņi grib Liepājas bērnu sportā panākt, ko, piemēram, darīja Siguldā vieglietīgs treneri Gunta, kas cīnījās par stadionu un izcīnīja savu to stadionu. Tā kā, bet ir arī vēl citur piemēri, kur vecāki treneru mudināti var savākt un saorganizēties un savākt simtiem parakstus par to, lai kaut kādas iniciatīvas ļoti ātri tiktu realizētas. Un man pašam mediju vidē ikdienā strādājot, es redzu arī to, ka ja kaut kādām tēmām tiek pievērsta mediju uzmanība, tad pēkšņi pašvaldībā gadiem ilgi nekustējies jautājums. Tajā pašā sportā vai jaunatnes sportā viņš var izkustēties pusotras nedēļas laikā. Un tas ir atkal stāsts par spiediena izdarīšanu, par kaut kādā ziņā uzņēmību un kaut kādā ziņā drosmi. Jo jāatcerās, kas ir pašvaldība. Pašvaldība nav tur monarhijas kaut kādā veidā mantota cilvēku kopa, kas tagad teiks mums, kas ir jādara. Pašvaldība ievēl iedzīvotāji, un iedzīvotāji ir tie, kas deleģē principā uzdevums, ko viņi sagaida no pašvaldības. Un ja tā pašvaldības, ja tas sastāvs nevar šos uzdevumus izpildīt, tad iedzīvotājiem ir jāsit pa pirkstiem dažādos veidos. Reiz 4 gados ir vēlēšanas, bet tu vari arī visu laiku pievērst uzmanību tam, ka tev kaut kas nepatīk vai neapmierina. Tas būtu droši vien mans aicinājums Liepājas sporta cilvēkiem un arī vecākiem sportojošo bērnu paskatīties, kas notiek citviet, cik maksā citviet, kā vecāki spēj organizēties un panākt kaut kādu grūdienu labvēlīgu, kā treneri.
spēja organizēt šīs plūsmas un ņemt piemēru. Es domāju, ka ar Liepājas resursiem jaunatnes sportam Liepājā vajadzētu būt daudz pieejamākam un daudz attīstītākam. Finansiālā pieejamība vai nepieejamība ir viena lieta. Ko jūs varat teikt par infrastruktūru pilsētā? Cik tā ir labā vai nepārāk labā līmenī tieši sportošanai? Es jau nedzīvoju ikdienā Liepājā, bet cik es esmu tā infrastruktūrai tūmā stāvējis, jums ir ļoti labs olimpiskais centrs. Man liekas, ka blakus bija arī vieglietīgs manēžs, vai ne? Baseins arī turpat. Jā, redz, ir baseins, ledus hali, ir futbola stadions labā līmenī. Man jau liekas, ka kopumā jau Liepājā jau gan nav tā vieta, kur pa infrastruktūru vajadzētu sūdzēties. Turklāt jūs esat privileģēti ar to, ka jums ir arī sporta medicīnas centrs savs. Un ir arī dienesta viesnīca, man liekas, ka Olimpiskajā centrā bija. Jā, turpat blakus, jā. Man tur vadīja katrā ziņā ekskursijā vienreiz, un es atceros, ka bija arī kaut kāda dzīvojamā platība labā līmenī pieejama turpat pie šīm visām ērtībām. Tā kā kaut kāda daļa infrastruktūras katrā ziņā ir ļoti labā līmenī. Protams, es nezinu, vai jums ar viņu ir pietiekami, vai visiem sportot gribētājiem tiek tā labā infrastruktūra. Droši vien, ka daļa tāpat sūdzās, ka nav laiki normāli zālēm pieejami ziemas periodā, jā, un ir jā, tas noslogojums ir diezgan liels. Jā. Jā, ir jāiet iekšā tādās, kas ir varbūt novecojušas, vai arī jāiet iekšā un jātrenējas laikos, kas īsti nav varbūt labākie bērniem. Ja tur 9 vakarā sāk treniņu. Es nezinu, vai tā Liepājā notiek. Tagad mazliet empīriski no tās pieredzes, ko es saskaros arī citās vietās Latvijā, runājot ar treneriem. Un kaut kam, ko pats es gājis cauri, tā secina, ka man liekas, ka infrastruktūra tieši ziemas periodā varētu būt, ka ir problēma gan rīz vai visās lielajās, priekš Latvijas standartiem lielajās pilsētās. Pieļauju, ka Liepāja varbūt ir, to jūs varat atbildēt, manā vietā varētu būt vēl viens piemērs tam. Bet tā infrastruktūra, kur es esmu vismaz tūmā stāvējis vai kuru man ir rādījuši un izvadājuši ekskursijā, tā jau priekš Latvijas līmeņa ļoti kvalitīva. Tenis korti, man liekas, arī jums ir, jā? Jā. Tas jau ir viss šis komplekts, ko uzskaitīja, jau, protams, ir retums Latvijā. Jūs pieminējat, ka RR fonds tieši Liepājā, RR fondam Liepājā ir visvairāk laikam to bērnu. Ja? Tas iemesls ir tieši tāds, ka Liepājā tās maksas ir visaugstākas, vai ir arī kādi citi iemesli, kāpēc tieši Liepājā tā fonda darbība ir tik plaša? Es to laikam saistītu ar to, ka no visām vietām, kur mēs darbojamies, Liepāja ir vislielākā. Tātad, ja tev ir visvairāk iedzīvotāji, tad attiecīgi ir vislielākā varbūtība, ka kādai iedzīvotāju grupai ir nepieciešama tava palīdzība. Es domāju, ka tas būtu tas iemesls. Es esmu par to domājis, bet man liekas, ka es tālāk par šo iedzīvotāju skaitu kā iemeslu īsti neesmu aizdomājis. No otras, protams, varētu būt, jā, ka tur tās nometņu maksas un sacensību maksas, ja tās ir ārvalstu sacensības, arī spēlē kaut kādu lomu, bet tā vai citādi viņas tās maksas jau arī citur ir. Viņas mēdz būt varbūt pusi mazākas kaut kur kā Liepājā, bet tāpat tas ir 100 bieži vien vai tuvu tam. Tā kā es domāju, ka mēs vienkārši Liepājā esam vislielākie 2 iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka jūs esat vislielākā pilsēta no tām, ar ko mēs strādājam kā fonds. Jo Rīgā mēs tur ļoti minimāli pieskaramies Rīgas situācijai šobrīd. Un otrs iemesls, ka jūsu sporta skolu treneri un metodiķi un vadības pārstāvi bijuši ļoti aktīvi un iniciatīvas bagāti, atrast arvien jaunus atbalsta saņēmējus un izdomāt veidus, kā mēs šo atbalstu sniedzam. Viņi paši komunicējuši ar vecākiem un izdibinājuši situācijas un izzinājuši un arī mobilizē arvien veiksmīgāk tagad arī Liepājas uzņēmējs, jo ja sākumā bija tā, ka mēs Liepājā mums nebija vispār neviena ziedotāja no Liepājas gala un Liepājas jauniešu sportā uzturēja pārējā Latvija,
tad jau pēdējos gadus mums ir veiksmīga sadarbība. Mums ziedojis ir uzņēmums AE Partneri vairākus gadus pēc kārtas. Mums ir Mareks Mejeris ziedojis vairākus gadus pēc kārtas. Mums tikko bija, jums tikko bija labdarības spēle ar VF Rīga, kur atkal ieņēmumi un ziedojumi daļa nonāca pie mums. Ja, tā kā Liepājas Rotary klubs ir ziedojis, katrā ziņā ir aktivizējusies arī tā vide, un to ir aktivizējuši Liepājas sporta dzīves cilvēki, tieši sporta skolu cilvēki. To ir pratuši iedzīvināt, panākt, sarunāt, pārliecināt, un man tur nekāda nopelna nav. Vai pašlaik fonds Liepāja darbojas ar pilnu jaudu, vai ir vēl kādas iespējas paplašināt tā darbību tieši šajā pilsētā? Mēs tā visu laiku pakāpeniski esam cenšies uzņemties jaunas saistības un turpināt vecās, bet tas vienmēr ir bijis tā, ka ik pa dažiem mēnešiem kādu 1, 2 pārņemam vēl jauniešu viņu saistības tur. Gan sporta skolas ikmēneša saistības, gan attiecīgi uzņemamies par to, ka maksāsim arī par nometnēm un sacensību izdevumiem. Tas ir tas, ko mēs arī 26. gadā noteikti darīsim. Tagad arī, kā jau teicu, tā Liepājas uzņēmēja vide ir bijusi aktīvāka kā citus gadus. Tieši tāda doma, lai mēs pildītu esošās saistības un iespēju robežās paņemt kaut ko klāt. Man jau gribētos kaut kādā jēgā nonākt ar to futbola skolu. Jau tur, pusotrs gads, es pat neatceros, kad mēs vispār sākām to. Man bija tur pāris sarunas ar direktoru. Tad bija Endijs Šlampis. Man bija tur pāris sarunas, tad atsūtīja to leģendāro tāmi, un tur mēs arī beidzām. Pat ja mums būtu tādu finanšu resursu, lai maksātu 3100 eiro gadā par vienu jauno futbolistu, un tur bija runa par nepilniem 20. Mēs principiāli nemaksātu vienkārši. Tas cipars nav adekvāts. Bet man gribētos kādā brīdī, ka mēs tajā futbolā tomēr kaut kādu kompromisu panākam starp futbola skolu, starp pašvaldību un arī starp sociālo dienestu. Jo lielais klupšanas akmens mums sadarbībā ar Liepāju visus šos gadus ir bijis jūsu tur pilnīgi impotentais sociālais dienests, kurš, es nezinu, cik reizes tur ir vadība mainījusies, bet ja mums visās pašvaldībās pārējās, kur mēs kaut ko darām, gan arī visās, sociālais dienests ir bijuši lielākie sadarbības partneri, balsti un tikai labākās atsauksmes var teikt par šiem cilvēkiem. Tad Liepājā jau no pirmās dienas tur sociālais dienests neko nav gribējuši darīt. Un man pat bija, es atceros, es biju iedevis arī Kurzemes vārds, man liekas, publicēja to sociālo dienestu oficiālo vēstuli, ka Liepājā nav tādi bērni vai jaunieši, kuri gribētu trenēties basketbolā un nevar to atļauties. Jo toreiz mums tas doma bija, ka mēs sāksim kaut ko darīt basketbolā, gan kā Porziņa dzimteni un tādā garā. Un tad es tā domāju, vai sociālais dienests vienkārši nezina, kas notiek Liepājā, viņa sfērā. Vai Liepāja ir Latvijas Dubai, kur tiešām ir fantastiska, vienkārši abnormāla finansiālā labklājība. Un nevienam nav vajadzīga mūsu palīdzība. Kā jau tas dzīvē bieži vien notiek, tad sanāca otrādi, ka Liepāja ir tie, kam ir visvairāk mūsu palīdzība vajadzīga bijusi. Ja? Un sociālais dienests tur nekādu lomu nav vispār spēlējis. Man ir par šiem gadiem bijusi tikai viena saruna ar vienu no tām daudzajām, man liekas, vadītājiem, kas tur ir mainījušās. Tad viņa bija tā, kas tur ieskicēja futbolistu to loku, kam būtu vajadzīga tā palīdzība Liepājas futbola skolas kontekstā, kuri vai jau ir sākuši trenēties, vai kuri gribētu sākt un nevar sākt trenēties. Tur bija spēlētāju loks, bērnu loks bija diezgan garš, cik es atceros. Un mēs neko no tā visa neiesākām dēļ šīm fantastiskajām izmaksām, ko Liepājas futbola skolas direktors man atsūtīja kā dokumentu. Es varu pārsūtīt pēc sarunas. Tā kā tas būtu varbūt tas virziens, kurā gribētos, ka jūsu sociālais dienests beidzot sāk strādāt un ka mēs tajā futbolā varam kaut ko izdarīt jēdzīgi. Jo citādi mums ir ļoti daudz tie sporta veidi Liepājā, un mēs vispār neaizķeram futbolu. Un, manuprāt, tas nav loģiski. Jā, es arī kā bērna vecāks atceros to situāciju, kad pēkšņi mākslas sporta skola tika paaugstināta no 20 līdz 35 eiro. Un no vienas puses 35 eiro nav liela summa, bet no citas, kad tu pēkšņi par 75% palielina maksu, tas arī tagad bišķiņa
bišķiņa par traku liekas Kā vienreizēji. mums jau ir bijusi virkne gadījumu, kad mēs pārņemam jau parādus. Kad sporta skolas vadība ziņo, ka tur jau vairākus mēnešus tur ir parāds par šiem pašu ikmēnešu maksu. Ja? Un tad, kad sāk interesēties pie tiem vecākiem, kāpēc un kādas ir problēmas, tad atsadzās tur reāls problēmas, kuras nav tikai 35 eiro problēmas, kur ir vēl lielāks atbalsts nepieciešams. Tā skaitā nometnēm un sacensībām un inventāru iegādēji. Mums ir Sportlandu sadarbības, Sportlands mums ir fonda ģērbējs visā Latvijā. Attiecīgi jaunieši tad savus, ja vien tas nav kaut kas ļoti specifisks, kā kaut kāds tur judo, kimono, tad pārsvarā viss iegādājas Sportlandā. Jā. Tā kā tas, ka tu pacēl no 20 uz 35, tas varbūt lielai daļai neko būtiski nespēlē, bet daļai arī tas 20 bija daudz. Ja, un tad jau veidojās parādi. Attiecīgi, tur pēc tam tas ir vēl vairāk. Ja mēs runājam par tiem bērniem Liepājā, kuri grib sportot, kuriem nepieciešams atbalsts, to skaits ir mērojams 10 vai 100? 10, es domāju. Pa 100. Nav mums tāda indikācija bijis, jo šobrīd mums ir tur zem 20, ko mēs kaut kādā veidā noglāstam. Viņu varētu būt noteikti vairāk. Ja to futbolu izdotos aktualizēt, tad tas skaits droši vien būtu tāds pats futbolā vien, kā šobrīd ir tajos sporta veidos izkaisīts, ko es uzskaitīju sarunas gaitā, kas tik mums tur nav tajā sporta veidu portfelī. Bet vai tas ir 100? Tur, protams, ir tāds interpretācijas jautājums, kas kuram ir nepavelkami līdzekļi. Varbūt ir virkni tādu, kam arī prasītos atbalstu, bet kuri to nekādā gadījumā nav gatavi pieņemt vienā brīdī vai lūgt pēc tā. Tādi jau arī ir vienmēr daudz. Tā kā šis būtu jautājums jāatbild Liepājas sociālajam dienestam. Pirms 5 gadiem viņi man atbildēja, ka nav vispār šādu jauniešu Liepājā. Tā kā fantastiski. Latvijas Dubai, Liepāja. Ja ir vecāki, kuri jūt, ka viņi nevēl to jaunu gribu, lai bērns turpina nodarboties ar to sportu, kā viņam jārīkojas, lai iegūtu to atbalstu? Pie sporta skolas vadības jāiet, jo mēs patiešām nevienā pilsētā ar vecākiem nedarbojamies. Visos gadījumos man ir bijusi, lai mēs sāktu atbalstīt, vajadzīga kaut kāda validācija vai no pašvaldības sociālā dienesta vai Liepājas gadījumā, tas ir izņēmuma gadījums no sporta skolas vadītājiem, ka ir tur situācija, ka tur ir reāls problēmas un ka mums ir viņas jārisina. Jo pretējā gadījumā mums ir bijušas situācijas, kad vecāki mēģina patiešām gūt atbalstu un ļoti māk uzburt ainu par sarežģītiem apstākļiem. Un tad beigās uzzini, ka šādi viņi iet pie visām labdarības organizācijām, neatkarīgi ar ko tās nodarbojas. Un tas būtībā ir viņu iztikšanas veids cilvēkiem, kas īsti negrib strādāt, bet ir piešāvuši roku, kā līdzcilvēkiem visādos veidos izdabūt atbalstu. Tāpēc es arī vienmēr, tas nav bieži, bet ja tomēr kaut kādā veidā vecāki vēršas pie manis patiešām, tad es vienmēr viņus pārforvardēju pie pašvaldības sociālā dienesta. Un, ja sociālais dienests attiecīgi būs izvērtējis to situāciju un teiks mums, ka te vajadzētu, tad mēs nekad neesam tā īsti iebilduši sociālo dienestu rekomendācijām, jo viņi ir speciālisti tajā laukā. Mēs neesam. Mēs klausām ekspertus šajā gadījumā. Es saku, Liepājas gadījumā tas sociālais dienests jums tur pilnīgi ir tur nekāds, tad mēs paļaujamies uz sporta skolas vadības pārstāvjiem, ar ko mums ir tur komunikācija ikdienā, ka viņi pilda šo lomu, bet tas nav optimālais. Jūsu gadījumā jums tur nav optimālais scenārijs, kā pašvaldība ar šīm lietām strādā. Jūsu gadījumā mēs uz tādu izņēmumu esam aizgājuši, ka mēs paļaujamies uz jūsu sporta cilvēku godaprātu un kompetenci un spēju izvērtēt šo visu. Labi, tad liels paldies jums par sarunu. Es laikam gribētu novēlēt, lai tādi fondi, kā jūsu fonds, nebūtu nepieciešami, lai tā kā visiem būtu visas iespējas, bet
kamēr to iespēju nav, tad liels paldies par to, ko jūs darat. Liepājas Latvijas sporta labā, tā tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti laba lieta. Jā, paldies jums, paldies visiem liepājniekiem. Vēlreiz paldies par VF Rīgu un Liepājas spēlē saziedoto. Tā kā turpināsim visi kopā augt vēl lielāki.